būt atpakaļ podkastā Cepeškrāsns. Mēs joprojām esam tepat jauniešu mājā. Nekur mēs esam aizgājuši. Nekur mūs, teiksim, citur es pieļauju negaida arī, jā. Jā, ļoti augsts iespējams. Tas būtu ticam, jā. Jo kopš iepriekšējām epizodēm mani, un man liekas ar tev, ir sen nav redzējuši. Sanāk, mēnesis, ne? Man liekas, ka pēdējā reize epizode mums bija, bija jaunais gads, tad mums bija ar Paulu, un tad tagad bija... Sarkanais krusts. Un tad bija sarkanais krusts. Un tad bija plānots, labi, teiksim tā, skatītājiem un klausītājiem mēs varam droši teikt to, ka mums bija paredzēta Valentīna dienas speciāla epizode, kur neiznāca. Nenotika, jā. Nenotika. Nebūs. Vienkārši nebūs. Nebija jau mēģinājumi, bet sanāca tā, ka... Nē, nebija mēģinājumi. Nu, mēģinājumi tā kā sabīdīs. Ja mēs to nosaucam par mēģinājumu, tad, tad nē. Tas sanāk tie... Nebūs. Jā. Ja tas ir mēģinājums, sanāk tās domas, kuras tevi panākt, es tūlīt sāks biznesu, tas ir mēģinājums. Tas nē. Un pēc tā paša salīdzinot, ja tā būtu. Jo mums, diemžēl, sanāca problēmas ar cilvēku sadabūšanu. Jā. Jo, teiksim tā, diemžēl, ziemas laikā ir veselība ir dažiem cilvēkiem neparedzama. Jā, ir īpaši tiem cilvēkiem, kas skolu nenāk mēnešiem. Nu, tā ir cita lieta. Tas ir pa tevīm? Vai tu kā cita referents? Atkal mēs kā cita referents. Nu, jā, bet okay. Tu basto vairāk nekā es vispār. Nu, attaisnoti basto. Attaisnoti. Bet, nu labi, tas ir, tā ir slikta ietekme. Jā, bet runājot par mūsu skolu... Es domāju, tā ir diezgan tāda interesanta tēma daudziem cilvēkiem, kas dzied kurus. Piemēram, mums, to, jā. Jā, mēs esam abi divi mūsu skolā, piedalāmies mūsu korī, kurš saucās, es jau godīgi nezinu. Nav mums, nav, es nezinu, kāds ir oficiāls nosaukums. Man liekas, ka pēdējais, pie ko palika, bija Dārta. Bet... Dārta, vienkārši. Koris Dārta. Tas tā kā mūsu sociālais pedagogs vienkārši. Jā, tieši dēļ viņas nosauc koru par Dārtu. Kāpēc dēļ viņas? Es nezinu. Kas viņas arī persona kaut kāda mums tur korī? Viņi ir, kā lai tēt izskaidro? Tāds kā, viņi ir sociālais pedagogs, kas mums bija līdzi uz dziesmu svētkiem, un viņi bija ļoti, ļoti foršs cilvēks, un man liekas tādēļ arī viņas vārdā nosauc kori. Ne, tas, ka viņi foršs cilvēks, to es arī zinu. Vienkārši, labi, es būtu ekspektojis kaut ko tādu, tipa koris, kas mums vada viņu. Es vārdu neaizmirsu. Kā mums tas skolotāji sauc? Kas mums vada to koru? Nav svarīgi. Nē, es domāju, es mašīnas vārdā tā varētu nosaukt, bet nu labi ir. Bet lieta tāda, ka kāds no galvenajiem iemesliem pielieties korī? Nu, lai pieņemsim gada beigās doties uz Raimonda Paula dziesmu svētkiem. Nē, tas ir, es varētu teikt, ka tas ir, teiksim tā, dažiem cilvēkiem tāds kā motivators vairāk. Nu, piemēram, ļoti daudz cilvēki piesakās uz koriem tieši tad, kad, saucamā gadu pirms kaut kāda lielā pasākuma. Un, piemēram, pagājušajā gadā tie bija lielie dziesmu svētki, protams. Un šogad daudz pieteicās, tāpēc, ka lielie svētki it kā bija labi, vēl joprojām ir plānoti Raimonda Paula dziesmu svētki. Tagad jau, labi, tagad viņiem vairs tāds nosaukums nav, tagad ir dziesmu svētki manai dzimtenei. Tā, lai vienkārši Pauls nomierinās un piekrīt, jā? Jā, nenomierinājās laikam. Es tā sapratu. Nē, man arī tas vairāk, mani fascinē vispār šis te, jo gada sākumā, tā kā visi kori, kā sanāk atkal kopā, un ir zināms, jā, mēs siltās brauksim uz Raimonda Paula dziesmu svētkiem, un tas būs 13,000 dziedātāju milzīgs pasākums, kurā dziedās Raimonda Paula dziesmas. Par godu viņam. Par godu viņam. Un tagad ir, teiksim tā, ziņu virsrakstos ļoti bieži, teiksim tā, man katru nedēļu parādās kaut kāda jauna informācija par to, ka kaut kas nav ritīgi nevienam, ne otram, un tad tagad īsti neviens nezina, kas ar tiem svētkiem būs. Es pareizi saprotu, ka tie jau neskatās kā lielie dziesmu svētki. Viņi savā ziņā formāts jau būtu tā kā lieliem dziesmu svētkiem. Vienīgais tur nebūtu dejotāji un tur nebūtu liels skaits orķestra spēlētāju. Piemēram, kā tas bija pagājušajā gadā. Kur es nebiju. Kur vajadzēja braukt, jā. Man liekas, tas bija ļoti labs pasākums. Tagad jau pavēlu. Jā, laika nepagriezīs atpakaļ.
Bet tomēr savā ziņā tas, ka, piemēram, ir izskanējuši pat iespējas, ka šo koncertu atcels vispār, man liekas, tas vispār ir diezgan graujoši, zinot, ka mēs esam pavadījuši, tagad jau kādi ir Pusgads. 3, grāmatiņas mēs dabūjām novembrī. 3 mēneši, teiksim. 3 mēneši, jā. Un 3 mēnešus mēs gatavojamies dziesmu svētkiem, pēkšņi viņi tev pasaka, ka viņu nebūs. Labi, mēs esam gatavuši 3 mēnešus ar diezgan tādu relaxed grafiku. Ir kori, kas ir gatavojušies ļoti Cik bieži nedēļā? 3 reizes vai something? Piemēram, es zinu, ka Ventspils novada koris, man liekas, bija... labi, viņiem arī bija 2 reizes nedēļā, ja nemaldos, sestdiena, svētdiena, bet viņiem tas grafiks ir intensīvāks. Arī, piemēram, tehnikuma koriem tas grafiks ir intensīvāks, viņi aktīvāk mācās, un tas darbs, ko viņi iegulda, ir pamatīgs. Tehnikuma koriem mēs zinām, tu dažs paziņsies. Un vēl pēc tam, tagad, kad to pasākumu grasās atcelt, tad jautājums ir, ko tas pasākums vienkārši aizies podā tagad? Man liekas, pasēs jautājums, kā tad īsti jēga ir tiem koriem priekš jauniešu, kas potenciāli varētu viņu doties? Es aizgāju uz koru. Viena lieta, man tur vismaz ir cilvēki, tie draugi, kuriem var to procesu izbaudīt, ka tu mācies dziedāt, tur viss tā, nezinu, tas kolektīvā tā sajūta. Bet, tas, tieši tā, tie Raimonda Paula dziesmu svētki būtu tas perfektais cherry on top. Bet, visticamāk, ka nebūs. Nē, kora jēga, manuprāt, kora jēga jau nav tā kā piedalīties tikai lielajos svētkos. Kora jēga vispār ir doties uz koncertiem, dziedāt tur, gatavoties šiem koncertiem. Tas viss jau tā visa pieredze, tas viss laiks, ko tu ieguldi savā ziņā, teiksim tā, lai koncertātu, nodziedātu maksimāli perfekti. Bet cik bieži tie koncerti attiecīgi? Tas jau ir attiecīgi katram korim. Jo mums ir bijis tikai viens. Mums diemžēl bijis tikai viens. Ar ģimnāzijai un teķiem, kā viņiem ir? Teķiem pareizāk. Vai nav nekas zināms? Es par ģimnāziju, man liekas, ģimnāzijā tur ir savādāka situācija. To es nemācīšu spriest tev. Neesmu arī viņiem par tādām lietām baigi runājis. Es zinu, ka tur baigi strikt pret tiem cilvēkiem, kas dzied. Jā, protams. Attiecīgi, ja tu nemāk dziedāt, tad tev rekordūras ir tur. Tur ir durvis. Jā, bet, atkal, bet kora mērķa nav tikai uz tiem Raimonda Paula dziesmu svētkiem tikt. Bet, protams, ļoti daudz darba tajā tiek ieguldīts. Un tagad jautājums ir, visi kori tagad gaida to verdiktu, kas tagad būs. Jo tagad ir atteikušies, ir kaut kādi diriģenti bija atteikušies, ir solisti, ir daži parakstījušies, ka nebūs. Inters Busuls pateica, ka viņš ir atteicies no pasākuma. Kas par zaudējumu? Kas par zaudējumu? Šis te... Kā bija Mīlestības jūrai autors? Tiguls, man liekas, arī bija atteicies. Tur ļoti daudz mākslinieki bija parakstījuši vēstuli par to, ka viņi nepiedalīsies dziesmu svētkos, tāpēc, ka organizatori esot pie vainas. Es tikai vienu lietu domāju. Visinteresantākais man vispār šajā stāstā liekas tas, ka teiksim tā, pēc tās TV24 intervijas, kas bija, kurā Raimonds Pauls pirmoreiz pateica, ka šie dziesmu svētki esot jāizliedz. Teiksim tā, tas viss balstās uz man kāds teica. Nē, tad nekāda būtībā īstu, kā to pasakāt, nav. Man kāds teica, ka tur esot baigās problēmas, un man kāds teica, un tagad... Tas izklausās pēc baigām spekulācijām. Tas izklausās viss pēc lielas spekulācijas. Jo arī pēc tam palasot manai dzimtenei organizatoru mājaslapā bija bija pretraksts iekšā, ja, ka šis viss ir NRA LV balstīts, Sponsorēts pasākums. Nevis sponsorēts, bet nomēlnošanas kampaņa. un jautājums, labi, pieņems, ja tā ir nomēlnošanas kampaņa, tad jautājums ir, kāpēc? Es neredzu. Par to iet runa. Kāpēc čakarē 13,000 cilvēkiem smadzenes ar to, ka iespējams koncertu tās atcels? Kāpēc? Kāpēc, lai kādam būtu vendeta pret Raimondu Paulu attiecīgi? Un tas arī, jā. Jo,
No organizatori, protams, atbild, ka nē, tur problēmas nekādas nav, un tā viss ir nomēlnošanas kampaņa. Un tad jautāju, un vēl, to neviens nezina, un visticamāk arī nezinās, man liekas. Zin kā, kamēr nav nekādu oficiālu avotu, ja, piemēram, no kurienes Pauls ir iegūst savu informāciju, un tikmēr, es domāju, tā viss ir tikai tīra spekulācija. Bet tas vislabākais man arī liekas, ka, kuram tad tagad ir taisnība? Nevienam, attiecīgi, kamēr nebeigsies šis viss stāsts. Mēs esam tā stāsts pašā, man liekas, epicentrā pagaidām veselu. Pat sākums, mēs esam nonākuši līdz tam momentam, kad ir svarīgi jau pateikt, būs vai nebūs pasākums. Tas būs jau pavasarī. Jo ir tā, ja jūs zināt, ka nebūs, tad vai pasakiet to tagad. Beidzam pudrīt smadzenes visiem. Un atdodiet naudu cilvēkiem. Un atdodiet naudu cilvēkiem, kas ir maksājuši par biļetēm. Bet ja tur sēž tā kā uz naglām, tā naglu gulciņa tāda guļ katru nakti un domā, kas būs tādiem Raimonda Paula svētkiem. Protams, tik traki nav, bet, jebkurā gadījumā tas ir diezgan interesants jautājums, jo vienam tā ir vienkārši naudas jautājums, tas jauns naudas jautājums, un otram tas ir, nezinu, kaut kāds patriotiskais jautājums par pašpārliecību. Un tad ir vēl arī jautājums. Raimonds Pauls saka, ka šis pasākums ar viņu vispār neesmu nekādīgi saskaņots. Man liekas, kā var būt pasākums, pirmkārt, kurš sākumā sasauc par Raimonda Paula svētkiem, Ziemassvētki, un to neskaņot to pašu cilvēku, tas man liekas neiespējami. Vēl pie tam, tās dziesmu grāmatiņas, ja? Kā var uztaisīt dziesmu grāmatiņu aranžīs, nesaskaņojot to ar autoru? Kā? Moškiņam kaut kāda ir, viņš jau, vai tieši ar viņu vajag saskaņot, vai kaut kāda cilvēka, kas atbild par to? Raimonda Paula. Vai viņš nedeleģē to uzdevumu kādam citam savam menedžerim or something like that? Nē, viņi jau var deleģēt menedžeri, bet, zin kā, ir labāk tā drošības stampa, ka tev ir no paša autora. Bet, labi, bet ne par to iet runa, vai, deleģēt vai nē, tas jau būs vienalga, jo piekrist jau viņš piekrist. Ja viņam ir līgums, kad viņi drīkst piekrist, tad Pauls vairs nevar klapot pretī īsti tā. Tur tā sistēma ir savādāk. Bet man vairāk interesē tas, ka, Pauls saka, ka nav saskaņots, bet tā kā, lai uztaisītu grāmatiņas, ir jāsaskaņo, un tā kā kaut kas tas ir, kaut kas nav, un kaut kas liekas aizdomīgi man šitē visā. Un tagad ir jautājums, kurš melo? Teiksim tā, ticība Raimondā Paulā un neviens nav zaudējis, tāpēc pagaidām viss teiks, ka visi saka, ka Paulam. Un, protams, tagad visi tie lielie kori, tā kā arī savu dalību, tā kā sāka atteikuši. Jā, un tā kā pagaidām es saku, manis vairāk raisa tas, ka nevar tagad īsti saprast, kurš runā patiesību, vai tie ir organizatori vai Pauls. Labi ir, bet tā problēma, teiksim tā, nav tik, kā to pasaka, crucial tam skolām, viņi nav tik svarīgi. Jo fiški tāda, kopš Raimonda Paula dziesmas sākās tās runas par to, ka viņi nenotiks. Kopš tā momenta es esmu manījis tādu ļoti, kā to pasaka, ļoti tādu redzamu pazemināšanos cilvēku apmeklējumu skaitu kuros, kad viņi atnāk uz mēģinājumiem. Jo es manīju, ka ļoti daudz cilvēku vairs nenāk uz tiem mēģinājumiem kopš tā momenta. Jā. Jo galā nevar jau domāt, ka visi skolēni, un tie jaunieši ir tik, nezinu, godprātīgi, kad labi ir. Es iestājos korī, bet nebūs Ziemassvētki. Labi, vienalga, es iešu mēģinājumu, piedalīšos. Tā jau ļoti reti. Jā, jo atkal mēs atgriežamies pie tā paša. Teiksim tā, manuprāt, koris nedrīkst būt tā kā tava biļete uz lieliem svētkiem tikai. Korim, manuprāt, ir jābūt zināšanu, teiksim tā, vienai no vietē, kur iegūt papildus zināšanas. Tā kā interešu izglītība pēc būtības. Tu gribi iemācīties dziedāt, un tev ir divas opcijas. Vai tu ej solo, vai tu ej korī, vai dziedz pats skaļi mājās. Jā, tā kā vecāki nav. Jā, galvenais, ka vecāki nav mājās. Viņam pat debiju nosaukt, es sāktu dziedāt kaut kā, tu nezini, popūrī. Bet, manuprāt, kors, man liekas, ļoti bieži tiek izmantots tikai, lai dotos uz lieliem dziesmu svētkiem, lai izbaudītu to zelta momentu. Bet tad, kad ir kaut kādi mazie koncerti, uz kuriem vajag sagatavot ļoti spēcīgi, tā, lai būtu katra mazā nianses tikt izlabota. Ja tur esat tikai jūs, tur nav vesels bars cilvēkiem, kas var palabot. Tad pēkšņi viņu vairs nav. Tad pēkšņi koristu vairs nav. Un viņi parādās arī tieši pirms koncertiem, un
nu, tā kā. Jā, es zinu, tās dažas cilvēks, kad mums bija koncerts baznīcā. Jā, tas tev vidusskolē bija tāds neliels Publisks pasākums. pasākums. Baznīca, kas viņa katoliskā sēdēs tā baznīca, kas ir Rāslaukumā. Man liekas, viņa katoļi bija. Luterāņu baznīca. Luterāņu, paldies vīram, teiksim tā, aiz kadra. Un Turpin sāstīt, es tikmēr uzlikšu to bagetu. Bija vienkārši burvīgs, manuprāt, pasākums. Es izbaudīju visu sekundi no tā visa. Man bija ļoti jautri. Un bet viņš tādi, dažs cilvēki vispār uz mēģinājumu nebija nākuši, un pēc tam es atceros pasākumu tik kādā dienā pašā ģenerāla mēģinājumā atnāk. Un vai viņi īsti kaut ko māk noziedāt? Nē. Nu, viņš var pateikt, bišķiņ skarbāk, viņš ir, teiksim tā, korī bišķiņ ilgāk gājis nekā es. Nu, bišķiņ, tas ir, jā, ļoti liels, kad pateikt, piemēram, tad, kad mums bija, labi, šis varbūt tāds izlecošais elements, bet 2023. gadā, man liekas, bija lielie dziesmu svētki, lielie dziesmu svētki. Un, mūsu koris bija izjucis, maigi sakot. Bet arī mēs bijām kaut kādi 7 cilvēki, man liekas, bet mēs nācām diezgan regulāri, tāpēc, ka ir jau mērķis, protams. Gadu iepriekš, protams, bija tikai skats, mēs bijām tur kādi 5, man liekas, tikai. Tas ir really sad. Tas ir, ja tāpēc es saku, man arī žēl, ka cilvēki, teiksim tā, viņu galvenais mērķis ir tikai uz kaut kādiem lieliem svētkiem aizbūt, bet, teiksim tā, veidot to ieguldījumu, ne tikai sev, tā kā mācoties dziedāt un vispār attīstot savas smadzenes. Tas ir vienkārši, zin kā, pēc tam vēl arī rodās tā sajūta, vēl rodās tā nepatīkam sajūtiem cilvēkiem, kas dara, lai tur godprātīgi visu, un pēc tam nonāk uz to pasākumu, un ir kaut kādi cilvēki, kas, nezinu, vienkārši laiduši lūni, ir kaut ko tur višķiņ padarījuši, un beigās dabū to pašu, kā to saka, pieredzi, to lielo, to, uz ko viņi ir teikušies. Pat arī bez tā darba, ko ieguldījis tas cits cilvēks. Bet tad jautājums ir, kāds ir risinājums šajā gadījumā, tavuprāt? Manuprāt, vispār, es domāju, mūsu skolai vajadzētu darīt tā kā ģimnāzijai, teiksim tā. Un visiem lieliem koriem, man liekas, arī pa lielam. Tu dzirdi to? Jā, tā ir krāsnes. Ne, tu kaut kā... Jā. Visi kārtībā. Jā, viņiem vienkārši... Ja sāks dūmot, es zinām, ko darīt. Ugunsdzēsmēs apprāts uz stāvu. Neatkārtosim, kā bija vienreiz toreiz. Atgriežamies. Ģimnāzijai tā, tur ir bišķiņa skarbāk pēc to, pēc dziedāšanas tā meistarības tavējas. Ja tu nemāk dziedāt, tev neņems vienkārši. Nē, tevi paņem, bet pēc tam uz... Nē, viņi ārā, man liekas, arī gluži nemet, bet uz skatēm tieši viņi ļoti vaktē. Un šo es arī pamanīju 23. gadā, gan 22. gan 23. gadā, tieši tad, kad mēs bijām šitais te... Pirms lieliem svētkiem bija skatis, un tur ļoti ģimnāzijas reāli vaktēja. Mēs bijām kora apvienojums ar ģimnāziju, un tur ļoti vaktēja. Cik precīzi dzied un kā dzied. Un, viņiem ir ļoti labi skolotāji arī, protams, kas to visu samāca. Un vienkārši tas bija... Un mums arī vajadzētu tā, es uzskatu. Mums skolā ir bišķiņ savādāka sistēma, bet tas ir pamatoti tāpēc, ka mums vienkārši nav cilvēku. Citādāk, ja mēs, ja tiktu pieņemt šādu sistēmu, man liekas, mums koris izjuktu tāpatās, kā tas bija 22. gadā, 22. gadā, tad, kad nomainījās vispār, man liekas. Vienkārši tā ir kaut kāds jautājums, atkal tad ne tikai korim, bet atkal visām tām skolām, ko viņas, kā viņas skolēnos, teiksim tā, iemāca to, ka pret to visu jātiecās godprātīgi. Jā, bet, protams, godprātība viena no mūsu skolas galvenajām vērtībām. Jā, un vispār to vajadzētu vispār ievērot visiem, un es neuzskatu, ka tas tiek ievērots no vispār. Nē, protams, mēs varam arī ļoti labi manīt to, piemēram, kā krāpjas kontroldarbos. Protams, tagad necitēsimies konkrēts cilvēks, kuri to dara, bet vispār tā, es esmu pamanījis īstenībā ļoti bieži to, ka tagad skatoties no savas skolas pieredzes, pieņemsim, kas mums bija 10. un 11. klasē, kā tika fotografēti kontroldarbi. Un pēc tam tiek izsūtīts paralēli klasēm, teiksim tā, lai viņi viņus izpilda. Tā kā... Būtībā, kā nokrāpjas... Mēs varam teikt krāpšanās kontroldarbos. Un man liekas, ka šitā sistēma, man liekas, tā diezgan labi uzsākās tieši tad, kad es sāku mācīties 10. klasē.
jo šito ļoti bieži varēja manīt no citiem. Necitēsim citus, jo tāpēc, kā mēs nevēlamies te tagad inkriminēt dažus. Bet es zinu, ka tas īstenībā paudzes jautājums attiecīgi, kāpēc tad mēs esam tādi. Kāpēc mēs krāpjamies? Kāpēc mēs esam tādi, kā mēs esam? Tā ir vienkāršāk. Jā, bet kāpēc tad citās valstīs var būt savādāk? Kāpēc mums ir tieši šādi? Bet mēs jau nezinām, kā ir citās valstīs. Tur ir tā lieta, jo man liekas, ka krāpjās jau visur krāpjās. Nu, jā, bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā es domāju, tie cilvēki beigās veidos to valsti. Un kā viņa būs? Kā var būt godprātīga valsts, ja tev ir jau negodprātīgi skolēni jau pašā saknē? Tie cilvēki, kas pēc tam to valstī taisīs. Veidos. Bet tur ir tā lieta, jāpaskatās uz to problēmas sakni. Pirmkārt, tas tiek darīts, tāpēc, ka tā ir vienkāršāk, protams. Protams, vienmēr, ja tev atbildes ir priekšā, vienkāršāk ir norakstīt. Jā. Un kas pēc tam vienkārši nonāca bet tā ir neatrisināmā problēma. Tā būs problēma mūžīgi mūžos, un viņi vienmēr pastāvēs. Jautājums ir, kā viņu novērst. Jautājums ir, vai sodīt šajā gadījumā ir tā kā iespējams vispār. Jo būsim godīgi, labi, paskatīsimies no savas skolas situācijas. Cik bieži tu atceries, ka ir tikuši pieķerti konto darbos pie tā, ka viņš piko? Pāris reizes ir bijuši. Pāris reizes. Kad viņiem īpaši, es neteiktu, ka būtu baigi spēcīgi, kā lai to pasaka, sod no tā, lai viņiem būtu kaut kādas problēmas. Par to jau ir runa. Un īpatsvars. Tas ir parasti viens cilvēks, kas tiek pieķerts. Pārējie uzreiz kļūst uzmanīgāk. Un tur ir tā lieta. Un šī sistēma tiek samācīta, atmācīta līdz sīkumiem, kā tikt nepieķertam. Kamēr tajā momentā varēja mācīties īstenībā, kā pareizi izpildīt to pārbaudas darbu. Jo tas, kas sodīt viņus vajag, protams. Gal galā tu esi izvēlējies iet, teiksim tā, nelegālo ceļu, tev vajadzētu tikt sodītam. Viņi sodīti īsti, netiek. Kas ir tas sods tev kaut kāds pāruns, kurš neko īsti nemaina, un vienkārši tas ir parasti darbi? Man liekas, ķīmijā varēja mierīgi ielikt viennieku, un tev bija viss. Un Dimīnu tu jau vari pārrakstīt, ne? Tur ir tā lieta. Tu varēji darbu pārrakstīt. Un no 1 tu dabūsi 4, nākšā konta darbā dabū 8, un tu staigā laimīgs. Tas bija 10. klasē, tad, kad es biju 10. klasē. Tagad mēs Klausies, es arī biju tajā pašā klasē. Mēs bijām, to ar manīm nesen bijis. Paralēli klasē. Teiksim tā, mēs jau to sistēmu redzējām, kā viņa darbojas. Un tagad tagad man teiksim tā, labi. Mums ir pienākusi saprašana. Tajā ziņā, ka mēs jau saprotam, ka, ja mēs turpinām, 10. klasē pienāca beigās realizācija, lielai daļai, bezjēdzīgi. Tāpēc, ka pirmkārt nāk 11. klase. Pirmkārt nav garantijas, ka nobildēs, jā. Nav garantijas, ka kāds viņu vispār atrisinās pareizi. Un ko darīs pēc tam? Un nākotne. Jā. Un es tagad domāju, mēs bijām nonākuši pie realizācijas, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums, un tas, teiksim tā, man liekas, 11. klasē apmira. Sāka rimt nost, un beigās jau vispār bija jau galīgi tur nebūs. Un tagad 12. klasē atkal tas pats tiek manīts. Atkal necitēsim cilvēku vārdus, bet ir manīta situācija, ka tas vēl notiek tomēr. Es personīgi ne, bet mašas daļa maniem priekšmetiem. Nē, 11. klasē. 10. un 11. klasēs tas notiek vēl joprojām aktīvi. 12. klasē jau tas nenotiek, tāpēc, ka nav jau kam sūtīt. Kam tu to aizsūtīsi? Tiem, kas nerakstīja darbu, tur tādu cilvēku nav. Visticamāk. Labi, mums pienāca realizācija, ka tas ir bezjēdzīgi, tāpēc, ka tas reāli atšķirē nākotni. Tu aiziesi uz universitāti, un tu saproti, ka tu vairs neko reāli neproti, ka tu proti tikai krāpties, un tas ir vienīgais ceļš uz priekšu. Man liekas, vai tu patiks uz universitāti, tev tas vēl eksāmena rezultāts. Jā, un tas ir vēl pēc eksāmena, vai tu tiksi. Un tagad mēs to situāciju redzam jaunajos 10. 11. un es tagad domāju, bāc.
Nē, kas viņi arī nonāks pie tā punkta, pie kur mēs nonācām, manuprāt. Točnā? Bet vajadzētu tā būt, 12. klasē tāpat tās nesanāks. Viņiem to bija. Tur ir tā lieta, ka, bet zini, ja tu esi 2 gadus krāpies jau, 3. gadā tev ieliek kulaku sejā un viss. Tu sačakarēs tas 2 gados, un ko tad tu beigās izdarīsi ar 12. klasi? Neko. Tur ir tā problēma. Tāpēc arī, kaut kas būtu jādara. Jo man liekas, jo risinājums bija risinājums. Varēja, piemēram, tagad es arī ņemšu no viena mācību priekšmeta, piemēram, bija mainījušies, tā, kad, ja mēs paskatījāmies uz kontroldarbu stilu, piemēram, 10. klasē bija viens stils, tā kā diezgan konstanti viens stils, jā. Nomainījās, tā kā, uz lapsī, tas, izkārtojumā mainījās vispār, tā kā, piemēram, labi, fonti varbūt tik ļoti nē, bet, piemēram, izmēri, burtiem mainījās. Jā, pārbauzdarbi. Jā, un skolotāji arī uzķer šito visu, kā tiek, ka notiek krāpniecība. Mīļā bērznīca. Jā, man liekas, tas bija pirmais elements, kas noteikti, ko mēs varējām pamanīt, un tad pēc tam jau, man liekas, ka tas aizgāja tālāk. Skolotāji, man liekas, pie šitā ļoti labi pieķērušies pie risinājuma, bet skolēni, man liekas, arī neguļ. Jo tomēr vēl joprojām, tiek jau bildēti pārbaudas darbi. Jo tas jau ir, diemžēl, neizbēgami, ka viņš tiks nofotografēts pat, ja nodod visus telefonus. Jo kādam ir otrie vēl. Jā, un vai viņš nepārbauda jau, kurš īstais, kurš ne. Jau es izmāku, otrs telefons nestrādā. Tu tā kā atkal citēji sevi šoreiz? Sev? Nē. Jo es manīs tev ar 2 telefoniem. 12. klasē, tā vairs nav jāsaka. Labi, tāpēc es saku, 12. klasē jau pirmā, tev nav ko vairs kam sūtīt, un tur iespējas krāpties ir nekādas pa lielam. Nezinu, nav arī vispār vajadzīgs, man liekas, krāpties, ja tu esi, tev visticamāk kaut kāda vīzija uz nākotni savā ziņā arī ir, un, tā, ja tu esi drošs par to, ko tu gribi darīt, tev nevajag špikot tur, kur. Ja tu gribi pēc 12. klases iet strādāt gaterī, mierīgi uz priekšu krāpies, pa lielam visiem būs vienalga par taviem eksāmena rezultātiem gaterī. Ja tu gribi, teiksim tā, mācīties kaut kur adekvāti universitātē vai augstskolā vai kaut kur ārvalstīs, piedod, diemžēl būs jāpievēršas adekvāti mācībām. Vienkārši nebūs. Man ir ideja, vai aizņem pēc kafijas. Man ļoti sagribēs kafiju. Tagad mēs varētu ierubīt arī kaut kādu mūziķiņu pa visu vēl. Un tad, Ok, mēs esam atgriežušies atpakaļ ar kakao, tējām, kafijām un bagetēm. Un visbērnišķīgākais cilvēks mūsu jauniešu mājā pienākās Henrikam Balodim par kakao. Jo normāli cilvēki, tu nezini, dzer tēju, kā mūsu operators, mūsu tehniskā darbinieks. Man joprojām interesē, kā viņš to tēju uztaisīja reāli. Pilnīgi normāli. Līdz maisiņa ielikšanai un ūdenim bija ok, un tad viņš pēc tam ar karotīti paņem maisiņu ārā, to striķīt apliek apkārt, izspiež, un tad iemet miskas tējas. Tāpat, kā es to daru. Tā waste of time. Waste of water, tu fucking, kā lai to nosaukt, es pat nezinu, tā lai būtu kaut cik cenzurēt. Nekā, tu pats saproti, ko es to gribu nosaukt, ne? Ja mēs viens otru leksiku saprotam, ko mēs nedrīkstam izpaust šajā brīdī. Viņš tikmēr uzkodīs, un jūs dzirdēsiet bišķi nelielu ASMR, bet tikmēr... Nē, nedzirdēs. Nedzirdēs? Es tikko ļoti labi dzirdēju. Un viņš klausies ļoti kraukšķīgi. Viņš tikmēr pagramos tur stūrī. Bet labi ir nākamā tēma, ko mēs parunāsim. Super nav. Kuru es neesmu izskatījies, bet es zinu, kas uzvarēja. Un mums ir savs mēs paskatījāmies, diemžēl. Pirms filmēšanas. Kas uzvarēja, jo mums interesē, kas tomēr galā Latviju pārstāvēs Eirovīzijā. Tas ir tomēr diezgan valstiski svarīgi, kas mūs pārstāv. Mēs neesam sajūsmā. Vismaz es taču ne. Sorry, bet ir izpildītāji, kas var labāk. Vienkārši var labāk. Bet atkal vai viņi grib? Man liekas, par gribēt jau var. Par gribēt visi grib labāk. Tas, kas šogad uzvarēja, tas ir, manuprāt, kārtējais kauna gads Latvijai. Es negribētu teikt, ka kauns ir par pats šo mūziķu. Man liekas, tieši, ka tas nav tas, kas varētu izvilkt uzvaru tā kā pasauli, tā Eiropas mērogā. Bet man vienmēr arī tas jautājums šaus, kāpēc konstanti katru gadu tiek izvēlēts kaut kāds
pilnīgs sviests reāli, Supernovā un uz Eirovīziju aizsūtam reāli kaut kādu klaunu šovu. Maigi izsakoties. Es godīgi nezinu, pārējās valsts vai ir tāda Supernova, kur viņi izvēlās to cilvēku. Man liekas, Gan jau, ka ir. Es vienkārši tādu sajūtu, ka liktos, ka tas tikai mums tā ir. Vismaz man kā cilvēkam šīs nezinu. Nē, es domāju, es pieļauju, ka gan jau, ka ir. Vienkārši, labi, pieņemsim citām valstīm noteikti tā lieta, ka viņiem cilvēki ir vairāk. Jā. Viņiem ir cilvēki vairāk, viņiem ir vairāk no kā izvēlēties. Bet mēs jau nevaram sūdzēties par to, ka mums nav no kā izvēlēties. Vienkārši mūsu izvēle ir drausmīga atkal kārtjo reizi. Tas arī bija tracina. Zin kā, kaut arī Eirovizija ir tīrākais šitšovs. Politikas šovs, jā. Gribētos vismaz, kaut mēs neesam tur arī tur baigie, tur politiskie spēlētāji, mēs Latvija. Bet būtu forši, ja mēs tur varētu vismaz labi sev parādīt kā kaut kāds mūziķus. Kaut ko kvalitatīvu aizsūtīt beidzot. Tā tautsmeitas pagājušajā gadā bija tīri labi. Bet tautsmeitas bija labs, un Dons bija labs, tautsmeitas bija labs. Bet... Donam ir savu problēmu, viņš nemāka nekā, dziedīšu labi, bet performance pats kā, kā tu pasaka. Tu man par šo pagājušajā gadā nelaies kaut ko stāstīji. Horeogrāfija ir ļoti slikta, viņš vienkārši stāv, paiet dažas soļus uz priekšu no tās koku viņam aizmugurē, un viņš tur saka, halo! Jā, paldies, tu forši dzied, bet, kaut kā pastāsties. Izcil balss, sūdīgs priekšnesums. Jā, teiksim tā, viņam ir, teiksim tā, ir jāizšķļās no savējās tās ierobežojuma mūlas, kurā viņam galva ir tā kā, ir izveidojusies, viņam jāizšķļās tās čaumals, un viņš kļūst pa jaunu cilvēku. Un tavprāt, tautsmeitas, kā tu izdarīji? Man liekas, tautas meitām pirmkārt ir tāds fenomens, kad pirmkārt viņiem tad esam tādi ļoti, kā tu pasaka, tradicionāli raksturīgs, nezinu, kā tu paskaidro. Tas ir viens no tiem momentiem, kas ir pievilcīgs cilvēkiem, kas kāds nedzirdēts, kaut kas tāds, viņiem netūst, saistībā no pārējiem cilvēkiem, no pārējās Eiropas. Viņiem tas kaut kas attāls, un viņiem tas ir bišķiņ pievilcīgs, tāpēc, ka tas jūtās kā tās bišķiņ eksotisks. Bet... Es teikšu godīgi. Tas viņa fenomens, jā. Es teikšu godīgi. Man liekas, ka vēl joprojām vajadzētu aizsūtīt labvēlīgo tipu uz Eirovīziju, lai viņi vienreiz kaut ko, tādu jāstrāku izpildu. Tagad tā, viņiem jau, tad es viņus uzskatu par tādiem prikoliem. Es nezinu, ir tā dziesma, ko es saku, šis ir prikols. Jā. Vai varbūt tas varētu arī nostrādāt, bet atkal... Pagā, prikols, šitas te eat my salad, vai kā tur tāds cits zēns dziesmu saucās? Instead of meat, I eat veggies and... Jā. Mūsu skolā tas skanēja ļoti labi, tā dziesma, kad mums bija pasākums. Jā, es kādu to pasākumu nebija, bet, jā, ok. Dzirdēju stāstus no manīm. Nostāsts, un pēc tam video es arī redzēju, bija ļoti labi. Bet jā, vienkārši, jautājums, vai prikoli, teiksim tā, kā Latvija varētu uzvarēt Eirovīzijā? Jo šito jautājumu, man liekas, mēs atbildējām tikai vienreiz, un pēc tam mēs, teiksim tā, zaudējam šo zinību. Man vienkārši liekas, ka mums objektīvi ir tāda problēma, kad mums nenovērtē varbūt. Es pat negribētu teikt tā, man liekas, kā man personīgi liekas, kad mums ir, vai nu mums ir, viens no diviem variantiem, vai nu mums ir forša, skanīga, ļoti laba dziesma, bet kaut kas ir ne tā ar pašu to uzvedumu. Vai nu mums ir labs uzvedums, bet dziesma, nebūs. Piemēram? Halo. Dziesma laba. Uzvedums slikts. Tālāk, šitas cits zēni, viņiem īstenībā, viņiem nebija slikts, tā kā uzveduma ziņā tas viņu, iestudētā tā dziesma, ko viņi izpildīja. Bet dziesma pati vienkārši, tas ir tāds vairāk, tas ir prikols. Es negribu uzskatīt kā foršu dziesmu, tāpēc, ka pirmkārt, viņi pat dzieda to, to bišķiņ padabīlo to akcentu, ko var izšaut, ja tu runā angliski kā latvietis. Tas izklausās kaut cik... Tās balss izklausās tikai prikolīgi grebi dziesmās, kaut kādas hip-hop dziesmās, kas ir
nu, tiešām hip-hop, pieņemsim Bermudu divstūri, kur šitas te. Tas garākais šaus no viņiem atceros, ka viņam bija vārds, viņš tad dziesmās, nu, taču Nu, tur ir 50% iespēja trāpīt un netrāpīt. Ne, viņam ir šis prikals, kā tur bija. Taču gribi, lai mums viss ir labi, ja? Viņam šis tas puskarījo, tas akcents nevis dziesmās, bet viņš izklausās vismaz foršs, tā kā tas skanīgi. Bet, nē. Jo, nu, labi, tas ir viens jautājums, vai prikoli var vinēt. Un tas prikals, vai mēs vispār varam vinēt, zinot tagad politisko situāciju, it īpaši tajā, ka šajā Eirovīzijā ļoti daudz valsts ir atteikušās piedalīties. Nu jā, bet konkurence mazāk daudz. Konkurence savā ziņā mazāk. Konkurence ir mazāka, bet vienkārši jautājums ir, vai politika nespēlē tik būtisku lomu Eirovīzijā, ka tev basically jākļūst par politisku sensāciju, tavai valstī jākļūst par politisku sensāciju, lai uzvarētu Eirovīzijā. Tas ir šitas tev Izraels jautājums. Izraels un Ukrainas jautājums. Jo, tas, ka Ukraina uzvarēja iebrukumu dēļ, nē, tas ir vēl joprojām ir apspriests jautājums, vai tā ir vai nav. Nē, viņiem īstenībā, protams, tu skaties, padomās, jā, paļuvam uzvarēja, jo viņiem tā politiska situācija, mēs viņiem jūtam līdzi. Tas, manuprāt, viņiem bija foršs uzvedums, nezinu, man patīk tā viņa dziesma, kas viņiem to tagad uzvarēja. Bet tas atkal mans piņas. Un Izraela gan ir izceļ tāpēc, ka nē. Uzvarēja Šveici kaut galā. Tas, kā viņam bija? Nemo viņam bija kaut kāds nosaukums. Jā. I went from hell and back. Šis ir tas šaus. I find myself on track. Jā. Tad tavuprāt, vai Latvijai ir iespēja uzvarēt, vai vismaz kaut cik tik tālāk Eirovīzijā? Kaut kad mēs uzvarējām vienreiz, ne? Nē, es domāju, jā. Jā, bet kas tā bija pa dziesmas? Es neatceros. Marija N. dziesma, Naumavas dziesma bija. Acīm redzam, ja vienreiz uzvarējām, kāpēc ne? Vienkārši es uzskatu, ka... Nē, bet ar atvaras dziesmu vai mēs varam... Atlases? Atvara. Izpildītāja atvara. Nē. Tā dziesma tieši, manuprāt, ka ne. Bet, manuprāt, tas supernova, tas princips, kur mēs izvēlamies to dziesmu supernova, manuprāt, viņš nestrādā. Manuprāt. Ok, tautu dziesmas nostrādāja. Bet, manuprāt, tas nav tas, kas... Tautu meitas, nevis tautu dziesmas. Jā. Tautu meitas. Bet tas princips, pēc kā mēs izvēlamies, man liekas, tas nav tas labākais. Un kāds ir piedāvājums tad? Tur ir tā problēma, ka es nezinu, kā piedāvāt citu piedāvājumu. Tur ir tā lieta, jo esošā sistēma visiem... Galvenais visi pēc tam... Visi apmierina. Nē, visi kliedz, ka ir, ka tā izvēle ir pilnīgs, mēsls, jā, ka mums nevajadzēja ņemt šito un mums vajag savādāk sistēmu, kad mēs tiekam pie, pie piedāvājuma, kā mēs tad varam savādāk. Nav jau. Ne muzikālajā, nav, labi, teiksim tā, atrast jau arī tādu vienbalsīgu valsts risinājumu, kas būtu pilnīgi visiem apmierinoši. Tas arī ir pilnīgi neiespējami. Jā, bet es vispār... Dons bija piedalījies Supernovā? Jā, man liekas, ka bija. Vienkārši... Kā tas savādāk? Es vienkārši, tur tā problēma, es neesmu iedzināts visā, es vienkārši zinu tos momentus, kad skaties pašu Eirovīziju, kad notiek viss. To tu skaties, to tu arī zini. Bet, skaties Eirovīziju? Kas? Tu skaties Eirovīziju? Ir nācies. Nācies? Ar kaut kādu draugiem sanācis arī nostīties, tā kā mēs bijām visi vienā bariņā. Kaut kā citiem esam, vai nav ko darīt. Tā uzslēdz. Kaut galā tā ažietāša notiek TikTokā, ar tam dziesmām pieņemsim, Jos Klein pilns. Gribās jau pēc tam saprast, jā, kāpēc. Eiropapa visu laiku šitie te prikoli TikTokā uzreiz. Prikols iet apsies. Te Eirovīzija dara arī ļoti foršas lietas. Katru gadu kaut kas jauns. Un es nezinu, vai skaties pagājušā gada Eirovīziju. Bet tur bija speciāli uzdevums, kur pa divi šie te dalībnieki no pagājušajā, sanāk, aizpagājušajā gada. Viņi uztaisīja tādu rap battle, to mūzikas battle, tādu priekšnesumu, kur viņi katrs savu dziesmu izpildīja. Bet mūsu skolā mēs to atkārtoja kurs kā savējo šo te uzvedumu. Tāpēc viņiem bija savs uzvedums. Jā. Viņi atkārtoja to priklu. Tāpēc, jā. Bet tas laikam viss, ko tur varēja parunāt par Supernovu. Vienkārši, manuprāt, nestrādā. Un viss.
Tas ir mans... Mainām sistēmu, tikai nezinām, uz ko tagad, ja? Jā, tas ir, man liekas, kā vienmēr ir bijis visur. Mēs zinām, ka kaut kas mums nepatīk, bet ko darīt, mēs nezinām. Tas pats, man liekas, kur mums vēl tāda situācija, ka mēs nezinām, ko mēs gribam kaut ko mainīt, bet mēs nezinām, kā. Arī par to vienkārši jādomā, bet atkal pa laikam uznāk jautājums, vai tas tā vērts, vai ķipa, tas pats ar Supernovu, vai ir vērts vispār viņu mainīt? Jo, ķipa, ko mēs no tā dabūsim? Mēs iespējams uzvarēsim Eiroviziju. Kāds labums no tā kā lielajā bildē? Manuprāt, viņi īsti nav izņemot kaut kā, tu nezini, pasaules atzinumu. Nu, pat nav īsti atzinums kā pret valsti, vienkārši kā pret, nezinu, tos kultūru izpausmu mums valstī saistībā ar mūziku. Tas ir tas, kā mēs iegūstam kaut kādu atzinumu ar uzvaru. Ko vispār no Eirovīzijas uzvaras tu iegūsti? Es nezinu, tu dabūši to tikko kaut kā trofeju, ko tu vari nogāzt, tā kā tas te fujaks no Šveices, un pēc tam viņi salūst. Jo es teikšu godīgi, man vēl joprojām nav skaidrs, kāpēc uz visām Eirovīzijas uzvarām ir tur baigais hypes uz to visu. Un ķipa tu ir labākais. Vismaz kultūra ziņā, kas jūt, mūzikas ziņā. Redzi, un tagad jautājums ir, zin kā, visām kultūrām tagad salīdzināties vienu pret otru, ja var tāds. Ne pa objektivitāti varbūt iet runa. Objektivitāti tu vienkārši paņemsi no kāda, kas nepiedalās varbūt, bet, vispār tā kā. Jā, bet, zin kā, katram sava kultūra ir vislabākā, un tāpēc man vienmēr tā Eirovīzija liekas tāds, pēkš kām, jūs atradīsiet Latvijas kultūras labāko piemēru, un jūs liksiet pretī citu kultūru labākajiem piemēram. Kādam nolūkam? Būs lai kā kritērija. Objektivitāte, labi, objektivitāte jūs nodrošināsiet gan jau kaut kā, tas viss ir iespējams, protams, teorētiski. Praktiski tas jau ir atkal cits jautājums, bet vienkārši kāda tā ir jēga? Nekādas kaut kādas šitie teot, pirmkārt tas vienkārši ļoti izdevīgs, kā to pasaka, kapitalistiskā ziņā pasākums. Jo, labi, protams, globālā mērogā celt savu identitāti, protams, ir izcili. Kurš to nekur Latvijai to vajadzētu? Bet jautājums, kāds mums ir pienesums no tā? Jā, vai šitas ir tas īstais? Mēs atbliežam naudu, piemēram, Supernovai, mēs atbliežam naudu Eirovīzijai, mēs atbliežam tur, lai nosūtītu veselu komandu, tur arī ir izmaksas, un tad, kāds tad ir labums? Es nejūtu. Vai tiešām tas kā kultūra, pēdiņās kultūrālais ieguvums ir tiešām, tik milzīgs, lai mums tur, jo, piemēram, tagad arī daudzas valstis ir atteikušās, piemēram, no dalības Eirovīzijā, tāpēc, ka, protams, politiska apsvērumu dēļ, bet es pieļauju arī tāpēc, ka nav izdevīgi attiecīgi, ja cilvēki jau atsakās, ir valsts atsakās, un kāda atkal tad viņiem jāiet. Jo tad vairs nav tā objektivitāte vairāk, nevar jau likt tā no sansensība, ja tev nav sansenši. Bet arī man zins arī, ka tie momenti, kad ir tā balsošana, tā Eirovīzijas beigās, kur tās cits valsts dod punktu citām valstīm, es vienkārši domāju, paldies! Jā, mēs dabūjam punktus no Lietuvas un Igaunijas pēc, ka mēs esam, Baļķijā. Bet viņš tāda, vai tam kāpēc tai kaut kādai piedarībai vajadzētu ietekmēt to, kā mēs attiecamies pret uzveduma labumu? Mums vienkārši ir tas subjektīvais, tas moments, kad, kāpēc, lai es nedotu tur punktus Lietuvai un Igaunijai? Tie taču mūsu brāļi, draugi. Tas ir tas moments. Un man liekas, tas ir bišķi nepareizi. Iedomājies, ja būtu kaut kā, jūs tur esat mūši, tev visu tādu finālu, un tā tālāk, iedomājies, ja kāds no žūrijas dot tavam esam kaut kāds punkts, tāpēc, ka, Enrik, tu mans brālis! Tu mans brālis, jā! Jo! Es tev kondāju, kā es spēlēju šito te biljardu, kamēr dzēru kaut kādu koronu pat 4 eiro no bāra. Tas vispār ir. Bet, es tev došu punktus, tāpēc, ka tev ir. Tāpēc, ka tev ir. Tā kā Harijā Poterē tas Dumbledores, kurš pašā gada beigās, kur viņiem ir tie fakultāši, tās cīņas, kur viņi tur punktus dabū. Un beigās saka, beigās viņa neuzvaras līderības uzvaru, un Dumbledores tāds 100 punkti Harijam Poteram, to, kā viņš ir foršs fujaks.
50 punktu runām Vīzliem par to, ka viņš ir baigais, tur šitas te, ka viņš ir ļoti drosmīgs. Paldies par savu drosmi, tu ir tāds pipars. Es pilnībā skatos tevi un es domāju, tu ir rišs, bet tev ir dvēseli. Un tas ir tas ētais moments. Kaut kā tā. Bet reāli, tas jau apmēram kā notiek šitās tev punktu došanas Eirovizijā. Pa bratski vienkārši. Jā. Es gribu pateikt supernova, bet tas jau nav tas īstais. Nu, protams, jā, lai celtu savu identitāti, protams, ir nepieciešams kaut kā sevi pasaulē paspodrināt. Bet šitas nav tas. Bet, manuprāt, šis nav tas labākais risinājums, jo, gal galā, kā tur spodrināšana. Nezinu, tu uzspodrini tur citām valstīm, viņi šito tev teiko. To, ka tu ir piedalījies, un tagad viņi uzvarējuši tevi un vispārējos. Tas ir, valsts ego būsts, tāpēc, ka jūs uzvarējat Eirovīziju, bet tavu pasauli joprojām, Nemainās. tavu iedzīvotāju vēl joprojām ir nabaga jau, un, Jā. what's the difference? Uzvar kaut kā tur šitā te Balkānu valsts. Congratulations! Congratulations! Tas Dreiks priklis. Labi, Runājot par identitāti, tev bija doma vēl kaut kā te par identitāti runāt skolas mērogos. Mums jau ir tā fiša, kad mums skolām, pirmkārt, mums Ventspilī tāda lieta, kad es katru redzu visu skolu, kur ir vislabākā Lūdzu, nespēlējies ap to gripu, jo man jau... Tu dzirdi, ja, kad es satīvu spēlējies. Satriecošu dzirdēt. Mums būtībā Ventspilī ir vienīgā skola, kurai vienkārši ļoti labi tāds skolas patriotisms un identitāte, tas ir ģimnāzija. Un man vienkārši... Diemžēl vai par nelaimi? Jā. Mums, protams, ir savējais subjektīvais viedoklis, pēc, ka mēs paši 4. Bet, es atceros, mums bija kaut kāda viena saruna ar manējās audzinātājs un viņa skolotājs attiecīgi skolā par to, ka mūsu skolā ir briesmīgi ar to skolas identitāti. Tādā ziņā, pēc viņiem skola tas vienkārši tāda vieta, kur tu fiks izēji cauri, tā, ka tādas, tās tranzīta punktus ar vienu valstu uz otru, kad tu ceļo. Kad tas viņiem neko nenozīmē, viņi vienkārši, nezinu, uzpļaujas to skolu. Pasākumiem neiet tā tālāk. Un mums nesen tagad mērķinā kārā, es vienkārši domāju... Vismaz beidzot kaut kas tiek darīts, teiksim, tās skolas identitātes. Es viņu vienkārši personīgi nedomāju. Pilnveidēji varētu teikt, jo identitāte jau ir savā ziņā. Ir, bet viņa... Cik viņa ir, labi, cik tā ir labi, labi nostrādā. Tas ir jau subjektīvs vērtējums, jā. Es tam mērķi nenesāšu, tāpēc, ka man vienkārši pēc stila nav mans stils, bet tas ir subjektīvais. Bet, manuprāt, kaut kas jādara ir ar to. Jo, piemēram, es zinu, ka pirmajai pamatskolai un otrajai pamatskolai ir diezgan spēcīgas pašidentitātes, un viņi to vēl pēc tam diezgan būtiski ceļ gaisā. Jo, piemēram, var diezgan bieži redzēt, ka cilvēks iznāk no privatskolas vispār diezgan lepni par savu skolu. No vienas puses labi. Bet jūs esat ieradušies nākošajai mācību iestādē. Jā. Tu esi kaut kur citur un patur savējo. Tas, kad tu aizbrauc citu valsts dzīvot. Patur savu viedokli pie sevis. Tu aizbrauc uz Ameriku un tu tāds... Es tagad dabūšu pilsonību. Bet nē, manējā tur Taģikistāni daudzies foršāk, jo es jūs visu vienkārši sūdu. Es ir Taģikistāni labāk. Jūs amerikāņi, es nekas. Jūs ir samēram tā, bet... Vienkārši man arī... Vairāk man šausta tas, ka skolas Ventspilī pie savas identitātes ir. Citas skolas ir strādājuši vairāk pie savas identitātes nekā mūsu, jo mūsu skolai mērķis tāds tagad pilntiesīgs, man liekas, ir. Pēdējo 5 gadu laikā šis, man liekas, ir pirmais tāds metiens. Tā. Viņš ir ilgi brūvējis īstenībā. Ar pusgadu viņi to. Jā, bet, zin kā, kas man vairāk riebj? Kādi jēgi palaist merču uz 2 nedēļām? Tas ir labs jautājums. Jo, ziniet, labi, mēs nezinām, cik daudz viņi nopirks, un to gan jau arī nekad neuzzināsim, to mēs redzēsim tikai skolā. Bet mani interesē vairāk, kāpēc jāuztais ir 2 nedēļu metiens ir? Es nezinu. Jo, ja es nemaldos, tad ģimnāzisti var pirkt visu laiku savu merču. Es domāju, attiecīgi, laikam viņiem negribās zināt to momentu, kad sapērk, iztērē naudu un tikai lēnām. Paliek pārpalikums, viņš lēnām, pirmkārt, nauda jau ir iztērēta, un viņš tikai sākumā, protams, sapērk, pieņemsim, neizpērk visu. Un viņš tikai lēnām sāk tikai atpelnīties līdz tam momentam, kad viņš atpelnījies. Un es domāju, ka viņi to negrib. Tu domā, ka viņi grib iegūt ātru peļņu?
Nu, maksimāli liela peļņa, maksimāli ātri. Ja? Jā. Jo es saku, manuprāt, ja mērķis ir nevis ekonomisks ieguvums, bet reāls skolas identitātes augšām celšana, tad nedrīkst, tad ir mazliet jāizmirst par to, ka tas ir tikai ekonomiski ieguvumu dēļ. Un, manuprāt, un attiecīgi tādā gadījumā, manuprāt, skolas merčam būtu jābūt pieejamam pirkumam jebkad. Es tev vispār piekritīšu, zinu, kāpēc. Man liekas, šitāds veids, kā mēs tagad darām, tas būtu izdevīgi tikai tad, ja mums jau būs stipra identitāte. Jā, kaut ko jaunu palaist, kaut ko jaunu, unikālu palaist. Jāņem šīs 2 nedēļas laikā, jāpaspēj pieteikties, nezinu, nopirkt. Bet, give it some uniqueness. Jā, šitā tu vienkārši, zini, kā izspēlē to kārtu, ka tu domā, ka cilvēki jau ir tie skolas tādi patrioti, ka jau viņi pie tā piesklasies klāt, bet tas arī nenosvarās. Bet, nu, labi. Jo citas skolas, man liekas, arī, piemēram, mums ir tehniskais darbinieks kaut ko bija teicis par otro pamatskolu, ja? Par otro pamatskolu, ka tur esot pilnīgi tā, kā uz katru reizi, kad tu ej pārstāvēt savu skolu, tev jābūt ir tajā viņu krekliņā un viss tam līdzīgi. Nu, protams. Un himnu no galvas jāzina. Un himnu no galvas jāzina. Nu, labi, mums arī būtu jāzina. Es savējo zinu vismaz piedētājumu ļoti labi. Es pat pāntus zinu. Nu, man skolas pasākumā nebija jāskatās uz ekrānu, lai nodziedātu skolas himnu. Viņiem bija jālieto viņa biežāk. Daudziem gan bija. Viņiem būtu jālieto viņa biežāk to himnu. Es par to pašu, jo, piemēram, arī, jebkurā pēc būtības skolas tajā svinīgajā līnijā, manuprāt, himnai būtu obligātam. Man pat gribētu ticēt, ka tam būtu jābūt pat korim, jāzina točs no galvas. Korim, man liekas, korim tas ir grēks nezināt pa lielam arī. Jā. Jo, gal galā, tā ir tava skolas himna. Tā ir tava identitātes pamatveidols, un tu vēl viņu nezini. Tas pat kā, to kā cilvēki iepazīties, tu visticamāk pateiksi, es esmu tur Matīs, es tur, nezinu, dzīvoju Ventspilī, Latvijā. Ventspilnieks jau ir identitāte, jau, jā. Latviets, Ventspilnieks, un tev pasaka vēl skolu, kas ir vēl tas kripatiņ, tas noteicošais tavai identitātei. Tu pasaki, es eju, nezinu, tur... šitā tev, kā viņas sauc, kaut kādu Raimondu Paulku vidusskolā, something like that. Es vienkārši nesaukšu nevienu skolu, pēc, ka es negribu atkal teikt, par savējo. Mēs nedrīkst. Mēs esam, mēs visai auditorijai gribam, teiksim tā, izdarīt labu. Mēs gribam, lai mums visiem patīk, lai nav šitie momenti, kad cilvēki saka, jūs runājat par savām tur tēmām, tur, kas mums galīgi nesaistās. Rekur, lūdzu, pasaka man paldies, pasaka Erikam Balodim paldies. Pasaka arī mūsu priekšniekiem, kas mums pateica, pat mums par to jāpadomā. Mēs padomājam. Jā. Un tagad īstenībā maz, labi, uztaisīt to 2 nedēļu metienu, ja, bet, tomēr, piemēram, manuprāt, mana skola savas identitātes veidošanai dara... Maz. Es tāpat pa saviem uzreiz. Mazlietiņ par maz. To, protams, es zinu, ka pēc tam man šito pārmetīs, bet es teikšu tā, manuprāt, mums pirmkārt būtu jānomaina skolas himna. Man ļoti patīk. Man patīk ar nosacījumu. Solo ir ļoti labs, bet ja viņi dzied koris... Nebūs. Nebūs. Jo tāpēc mums jau, nav jau korim aranžī. Jo man ir bijis, diemžēl, es nezinu, vai tu vispār par godu var nosaukt, bet jāmācās ģimnāzijas himna. Wow, viņi jau domā, ka tas ir priekš tevīm baigais gods. Viņi domā, ka tu zini, kā atnāca kaut kāds, kad miskas iznāca ārā. Nabaga, zini, ka kucēm viņš tāds. Es tev labu himnu, es tev iemācīšu tev, kā viņi dziedā. Nē, labi, bet vismaz ģimnāzijā ir skaidrs, ko viņi dzied un kā jādzied un tam līdzīgi, un to viņi visi slīpē, un tad, vai tur identitātes veidošana ir spēcīgāka? Es arī teiktu, ka nē, bet, teiksim tā, ir 2 izvēles. Vai mainam skolas himnu un popularizējam to, vai popularizējam esošo. Jo arī tas, manuprāt, skolas himna vispār, vienīgā vieta, kur tu atradīsi skolas himnu, ir mūsu mājaslapā, skolas mājaslapā. Es vēl pateikšu, sāc ar vienu, turpina ar otru. Un turpat nav, man liekas, ja es nemaldos, tad atrast vispār tā kā izpildījumu vispār nevar atrast YouTube.
Citām skolām vispār var? Nemazākā ideja, es neesmu pētījis citas skolas. Es nezinu arī īstenībā, vai ģimnāzija, piemēram, izpilda savu himnu tik bieži. Kaut gan, nu labi, ja viņiem ir nācis man aicināt vienu gadu speciāli, tad varbūt ir. Bet man, piemēram, es nezinu. Es saku, man ar to himnu tas ir tāds jautājums, kuram nav varbūt arī īsta atbilžu, jo, viņa ir. Viņa atskaņo. Cik daudz skolēnu viņa zina, nezinu. Ko var darīt? Divas opcijas darīt neko vai pātak pa muguru visiem samācīt. Varbūt tas arī nav identitāti veidojošs process, gan vairāk, jo tā ir uzspiešana. Klausies ļoti daudz lietas mūsu dzīvē uzspiešana. Pirmkārt, izglītība in general. Labi, izglītība in general ir uzspiesta, jā. Vismaz pamatizglītība. Vidusskolas izglītība nav obligāta. Jā. Bet labi, es domāju, ka dzīvē ir obligāta. Es pabeigšu šito tēmu to, ka es pateikšu, ka mīliet savu skolu, viņi pacieš jūs. Tie skolotāji, kaut jūs viņus varbūt arī neieredzat, viņi jūs pacieš, viņi nāk uz darbu pie jums, kaut viņi arī labprāt skolot mājās. Un, zin, kā tu mīli savu skolu? Es mīlu viņu, teiksim tā, daļām. Kā to saprast par daļām? Nē, ir lietas, kur man gribētu, zin, kā pateikt, iet jūs... Trīsmais tālāk? Jā, un ir momenti, ka es vienkārši saprotu, ka viņi dara vairāk par manim nekā, man liekas, es būtu pats darījis viņu vietā. Tāpēc savā ziņā, jā. Es ļoti mīlu mūsu pasniedzējus īstenībā. Cicamāk tos, kas man pasniedz, pēc ka man, kas pasniedz, tie ir labi. Jā, es būtu pasniedzēju mūsu skolā. Jā, mīliet savus skolotājus, lai cik arī viņi neliktos par mērgļiem. Es teicu, ka viņi ir mērgļi, bet varbūt viņi jūs var likties par mērgļiem. Atcerieties, ka šie skolotāji galā veido jūsu identitāti nākotnē un sniedz zināšanas, kuras jūs nekur citur iespējams neiegūsiet. Atticieties pret viņiem labi, lai nav tāda momenta, kad atkal Ventspilī nebūs neviena ķīmijas skolotāja. Jo bija kaut kāds, man liekas, nesen kaut kāds, man stāstīja, bija kaut kāds ķīmijas skolotājs, kurš beigās nāca tā, ka viņš mēģināja mācīt. Tas nebija Ventspilī, bet bija pa vienu cilvēku, gan tā bija runa, bet tas nebija Ventspilī. Viņš izbesījās un beigās pateica, neiet jūsu... Es nav gatavs viņus mācīt, es nebūšu skolotājs. Vispār man interesē, piemēram, ko vispār skolas plānot darīt vispār ar veciem skolotājiem, jo jaunu skolotāju reāli trūkst. Pensija vai ne? Pensijas tūlītās diezgan lielai daļai skolotāji būs, un ko tu darīsi tagad? Viņi negrib pacelt pensijas vecuma gadījumā kaut kas tāds? Pagaid, pacels pa cik? Es nezinu, no 75, lai tur zini, kā nāk uz skolu ar kruķiem, tur jau pilnībā pēc vajadzības. Protams, tas, ka būtu jauniem skolotājiem jānāk iekšā, man liekas, protams, vēl pēc tam jaunu skolotāju māca savādāk, paskatīsimies uz Bet paklausies, cik daudz vispār grib mācīt. Es iedomājos, tu jaunies un tu ieiet uz augstskolu vai tam līdzīgi. Un es domāju, kurš vispār apsver domu? Kura pirmā doma ir? Jā. Skolotājs, yes. Nē. Es negribu. Es sev mācīt negribētu. Tāpēc... Es nevaru pats sev iemācīt dažas lietas, kur nu vēl mācīt kādiem citiem. Es sev nevaru ciest kā skolēni, kur nu vēl pārējos kopā ar pārējiem. Jā. Par to iet runa, tāpēc man, zin kā, un arī tas pie tās pašas identitātes iet klāt, tā kā, protams, tagad, kur caur skolu reorganizāciju, dažas skolas tiek apvienotas un dažas visticamāk zaudēs savu identitāti, un savā ziņā jau negribētos to, ka manai skolai notiek tas pats. Ja 4. vidusskolu apvienos, es nodedzināšu kaut ko. Tas būtu tik nirdzīgi, ja viņi reāli kaut kā tādu komunistisku, kaut kā tur ideoloģiju atkārtot šito teot, mēs savienosim skolas, un tas būs labi. Man vispār interesē, tā kā, piemēram, tā skolu reorganizācija Ventspilī. Tagad, parāds bija šums, bija viens šitas te otrā vidusskola. Tagad apvienos 2. vidusskolu ar 2. pamatskolu. Jā, bija nesen virsrakstos iekšā Mēnes balsī. Bet ar nosacījumu. Jā. Bet ne par to iet runa. Bet ar nosacījumu, ka darbība būs abās vietās. Gan Bērzielā, gan Kuldīgsielā. Un tad man raisies jautājums. Kāda jēga no tā ir? Klausies, nē.
Kāda jēga ir apvienot skolas, viņas darbojas abās lokācijās? Nē, nu paklausies, ar mūzikas skolu, tas tā funkcionē. Viņiem taču arī nenotiek visas mācības tikai mūzikas skolas ēkās. Jā, nē. No 1. līdz 6. klasē būs mācības Bērzielā, pie bērnu pilsētiņas. Un pārējie mācīsies 2. vidusskolas telpās. Tas ir kur? Pie mūzikas skolas. Un man vienkārši interesē tas jautājums. Kā veidojas izmaksas? Skolai veidojas izmaksas, parasti no apkurēm un telpu uzturēšanas vispārējā. Ja? Ja jūs apvienojat abas skolas ar mērķi samazināt budžeta izdevumus, kāpēc jūs apvienojat divas skolas un apvienojat abas skolas un atļaujat viņām darboties tās pašās lokācijās, neaizvarot vienu cietu? Es jau tik neredzu jēgu īstenībā. Par to jau ir runa. Jo vienīgā vieta, kas tika aizstāgta, direktori vietnieki, tā organizatoriskā struktūra, viņi tiek nojaukt. Vienkārši Bet apkopēji paliek skolotāji, paliek pa lielām, tur galvenokārt. Par to jau ir runa. Un tas pats jau nemainās. Tas nāk, viņiem būs pusdienas notiks arī abās dzīvos skolās pie reisu. Visticamāk, jā. Produkti gan uz to skolu, gan uz to skolu. Aha. Vai, viņi domās, dzīsim mēs visu šitos te no vienas skolas uz otru ēst. No vienas vietas. Un par to ir runa. Un tad kāda jēga no tā ir? Es neredzu. Bet tas nav kaut ko, kas un vēl smieklīgāk. Un pēc tam izskanēja frāze. 2. vidusskola tiks pārsaukt par Ventspils tehnoloģiju vidusskolu. Kā tehnoloģija viņi tur mācās? Kā veipiņš strādā? Tāpēc, ka tur 2. vidusskolas telpās tikšot ierīkota vēl viena datora klase. Tas tagad, redz, ir preteksts, lai varētu nomainīt Ventspils 2. vidusskolas nosaukumu uz Ventspils tehnoloģiju vidusskolu. Mūsu skola vispār tas ir augstākā tehnoloģija skola. Tā jau vispār mums vajadzēja Ventspils kosmoloģijas. Mums tur vairākās klasēs ir tie datori, tur zin kā, tu vari izlūt no tās kapīšu un tur vālēt virsū. Tad jau mēs... Mums ir kurš kabinets ir datora kabinets, ja pat tāda patājs. Eiropas MIT. Tas ir mēs. Pareizi. Un tā kā man ir aizdomas, es zinu, kāpēc. Zini? Kāpēc latviešu 2. vidusskolu neizvēlās? Tu zini? Kā 2. vidusskola taču skatās pēdņās, tā kā Krievu skola. Parasti tāds... Sabiedrībā diezgan plašs uzskats, ja tu aiziet paprast, jebkuram cilvēkam uz ielas tāds visticamāk izskanēs. Man ir aizdoms, ka tas nosaukums tiek mainīts, tāpēc, lai no šitāds identitātes visticamāk tiktu vaļā. Jo, padomā, tu aizēji, tagad pieņemsim, tu tagad mācies 2. pamatskolā, tur kaut kādā 3. klasē, ja? Un tev draud tūlītās un tagad pārēj uz 2. vidusskolas telpām. Nedod Dievs. Kurš vecāks uz to piekritīs? Par to jau ir runa. Un man liekas, ka tas nosaukuma maiņa ne jau tāpēc, ka tur kaut kāds tehnoloģijas tiek pievienots. Tas ir tāpēc, lai tiktu vaļā no tās smagas. Visticamāk. Un cilvēki visticamāk arī neizdziļināsies tik traki, lai uzzinātu par to, ka viņi bija Krievu skola, viņi joprojām ir Krievu skola. Es domāju... Jo, protams, labi, tur situācija lēnām sāk mainīties, bet tomēr nedrīkst aizmirst to, ka joprojām tur ir ļoti daudz skolotāju, kas mācā, Krievu valodā. Pēc likuma tas vairs nav atļauts. Bet par patieso situāciju tur vēl neviens neko nezina. Neviens neko nezina. Bet atkal, zin kā Jānis Parastais, tur visticamāk pēc 2. pamatskolas negribētu savu bērnu sūtīt uz 2. vidusskolu. Jā. Kas arī parasti diezgan pamanām. Es viņu sūtīšu savajā skolā. Nedod Dievs, man būs bērns, es negribu bērns, bet man būs 4. vidusskola nozīmīgi. Par to iet runa. Un man vienkārši liekas, ka tas tehnoloģijas vidusskolas nosaukums ir tāpēc, lai šāds drāmas nepieļaut, lai, zin kā, būtu tas mierīga pāreja. Jā, bet izdevīgi. Tikai kam viņi ir izdevīgi? Nevienam viņi nav izdevīgi. Tur ir tā lieta. Kāpēc, ja tas ir tie soļi, kā tik vaļā no tā Krievu influences, tad tas ir labi? Nē, bet nav jau runa par... šo uzskatu. Problēma jau ir tajā, ka viņi mēģina reorganizēt, tā problēma jau ir tā skolas reorganizācija. Tas jau nekādu ieguvumu nesniedz Ventspilniekam.
Nu, kāpēc? Budžetā tur cik paliek pāri pēc tam, kad viņi tās abas iestādes pēdiņās reorganizē. Nekas jau daudz tur nepaliek no tā. Bet kas ir vecākiem? Vecākiem savukārt viņi 6 gadus ved savu skolēnu uz Bērzu ielas skolu, un viņi tagad nākošos 6 gadus nāks viņiem iet uz citu skolu, kas ir diezgan labu gabalu prom. Nekas slikts. Nekas slikts, jā. Nu, kā tu pēc pamatskolas gadījumā pieņem? Cilvēki bieži maina skolas, es domāju. Nē, labi, pēc 9. klases saprotu. Pēc 9. klases tu esi praktiski pieaudzis un, nu, jā, vienalga. Pēc 6. klases neviens nemaina skolas. Maina? No centra sākuma skolas maina uz ģimnāziju. Un rekur. Nu, nekas traks nav. Es domāju, tas varētu būt īstenībā kaut cik pat labi. Kad tiek beidzot... tiks vaļā no šīs. Debīlā figņa, ka jā, 2 skolas, viena skola dažādās vietās, tas izklausās stulbi, jā, bet kaut kāds labums no tā būs gal galā. Vismaz tā, jā, nezinu, latviešu identitātei Ventspilī. Kāds? Nu, kāds. Mazāk būs šitā teots stigma pret krieviem, un kurš krievi būs arī mazāk, ja mācīs viņus latviešu valodā. Tas, ka mainīsies paši tie direktori, visi tie vietnieki, tas var arī nesīs to, kad viņiem būs uzdevums arī visticamāk no to arī mainīt. Un tev liekas, viņiem izdosies reorganizēt vispār? Tas ir, ja nemēģinās, kaut kas jau iedara. Nē, pirmā pamatskola arī gribēja reorganizēt par sākuma skolu. Nopratojās tā, ka maz neliekas. Tāpēc, ka tāda mēs esam konservatīvi. Tad vaina ir konservatīvisms, jā. Nē, tas ir tas, ko es varētu saprast. Tas tā kā izklausās no tavas puses, kad mēs pretojamies, mēs Dievs. Lai viņi kaut ko taču dara. Kaut kam jau iemainās šī dzīvē ir, nevar stāv uz vietas. Bet es domāju... Tu domā, ka tas ir, lai novērst stagnāciju kādā ziņā? Es domāju, ka vajadzētu beigt to figņu, kad mums ir Krievu skola. Kurš tiek plaši uzskatīt par Krievu skolu, un es arī zinu cilvēks, kas tur iet un kur runā krieviski, kuri runā latviski šitādi, kad viņi pasaka, jā, es esmu no šitās otrās, kā viņi saucās, otrā vidusskolā, jā? Jā, bet es esmu no tās vidusskolas, jā. Es tur eju vairākus gadus, un es mācos latviešu valodu. Un mēs varam tikt vaļā. Tas būtu labi. Tas būtu noteikti iegūms, jā. Es domāju, tur, vēl joprojām, protams, eksistē tas jautājums par to, vai tas vispār ir, vai tas attaisnos, teiksim tā, vai centieni atmaksāsies vispār. Tas ir viens jautājums, bet, skatīsimies un cerēsim uz to, kā varbūt atmaksāsies un varbūt arī ar identitāti, teiksim tā, viss būs kārtībā. Jā. Un es uzskatu, ka uz šitās nots vajadzētu pabeigt. Uz šīs nots tev varu atkal... Ko? Kāpēc? Mums jābeidz. Mums vajadzētu. Es ir mājās vispār. Mums šis ir, man liekas, man jau bišķiņ overkills, tāpēc, ka mēs šito plānojam 3:00 filmēt, jau ir 6:00. Šis vispār nebija tā plānots. Man ir žēl mūsu tehnisko darbinieku, kas jau varēm te sēž ar šitiem te fleksu ar bicīšiem šitā tev tur. Guļ tagad. Tagad jau guļ. Jā, bet labi. Tā kā jā, teiksim, lielu paldies skatītājiem, klausītājiem un gaidām jūs nolaikojiet video, komentējiet, ko jūs gribat redzēt vispār vēl no šīs, jo mums tagad jāsāk ir atkal pārdomāt viesu saraksts. Jā, mums taču pagaida. Mums šo teica, jā, mums ir jāatrenē mūsu sadarbība ar skatītājiem. Tu tagad reāli galīgi, Jā, novērst. Tu tagad teiksi, ko visa vadība mums saka? Nē, būtu jau ļoti forši, ja jūs redzat, ko es domāju par savām skolām, kas jums nepatīk vispār. Jo, moški, tas varētu, mums, teiks tā, paskaidrot to, kāpēc ir tā situācija, ka ir maz tā identitāte. Mēs nevaram būt divi filozofi, nevar visu. Jā, tie divām eksperti, mēs diženiem. Labi, paldies. Gaidām jūs nākamreiz, ierakstiet komentārus, padalieties ar mammu, papu, tur sunu, kaķu. Parādiet arī sunim kaķim, šo epizodi, viņa arī gan jau nolaikos. O mammai, kas, zin kā, pieslēg pie aparāta sunīca un knapu funkcionē, parādiet arī viņai to. Paldies, ka atnācāt. Un uz redzēšanos.